Šis video būs par 2 nedēļu piedzīvojumu ar velospēdiem skaistajos Gruzijas kalnos, un kā mēs pievarējām 2600 metru augsto kalnu pārēju manā 40 gadu dzimšanas dienā. Jā, Silvē mūsu remonta darbnīca. Jā. Beidzamie darbiņi, lai var doties ielās. Pirmā diena. Esam līdz Tbilisi centram, bet Kutaisi centram atbraukuši. Apstīties, kas tas smuks ir un ko mēs šodien varam pastīties. Te tāds tilts gājēju. Tad jau tepat kaut kur tas centrs ir. Iesim skatīties, tad jau vakarā atkal kravāsimies un rītā dosimies no rīta lielajā ceļojumā uz nezināmo. Esam pirmajās pusdienās ieradušies Kutaisi, tādā rodziņā, ko mums ieteica informācijas centrā. Un šodien pasūtījām mani ļuļa kebabs, tad kartepelīši, jā, Aigaram ir dzūgais šašliks, jā. Noprovēsim šito un tad jau vakarā paprovēsim kaut kādu mazliet tradicionālāku ēdienu. Braucam ārā no Kutaisi, nu jau faktiski varbūt jau esam ārā. Ir 11. jūnija rīts, bet nu jau pusdienas laiks. Pirmie 10 kilometri nobraukti. Un neko, ir baigi karsts, nezinu kādu, man liekas 26 grādi, ar pa dienu soli 30. Bet nu, kur aizmugurē Aigars. Jā, hello! Un tā mums mazais celiņš iet, tur priekšā ir kalni. Un aiz tiem kalniem kaut kur ir sniegs. Tā kā tā, rulējam. Un te pa ceļam mums ir gotiņas, ir rūksītis. Tā kā nav mums galīgi garlaicīgi. Un ir ļoti karsts. Bet pēc katra kalniņa zinu, kad ies atkal kaut kur lejā. Esam mazliet nominušies, izbaudījuši uzbraucienus, nobraucienus. Piestājām gribās paēst, nevar saprast, kas te ir. Aigar, kā ir? Nē, labi, ir pa pirmo zorti. Vajadzētu paēst, varbūt uz abiem vienu aliņu izdzert. Un tad varētu turpināt ceļu. Piestājām tādā mazā bodītē. Un tur skatāmies, tur ir leduskapis un tur ir kaut kas augsts. Vajadzēja piestāt tur augšā, tur, kur runājām ar viņiem. Tur bija lielāks likās. Tur bija lielāks, jā, bet nu. Tā mēs pirmo reizi izbaudam grūziņu viesmīlību. Piestājām veikalā. Un kas pa veikalā, tad būdiņu. Paprasījām, kur var paēst, ka nav. Nopirkām konzervus un augstu alu. Tad mūs uzaicināja iekšā. Sētā iznes kaut kādu ziltiņu, maizīti un, jā, mērcīti vienkārši. Pirmo zemes ceļu esam sasnieguši. Aigars kaut ko mazliet pielabo. Tiltiņš. Un tāds mums te iet uz augšu. Gravelīts. Bija uz leju, tagad uz augšu. Vienkārši pasaka. Tā mēs te laižam. Nežēlīgi karsts. Kaut kādi 35 šodien nobraukt un laižam tālāk. Piestājam mazā veikaliņā, atveldzēties mazliet. Tā te izskatās. Onkulītis neko nesaprot, bet nu, Bet tālu nopirkām. Tā mēs te kruķiem pedājas. Pirmās dienas pēcpusdiena. Kaut kādi 48 nobraukti. Skati ir skaisti. Braucam visu dienu gar upīti. Tur lejā upīte.
par šitāda grunteni jau mums ir 20 km kaut. Tad 20 km jau, jā, lielākoties iet uz augšu. Nu, bet skaisti. Tad izbrauc aiz katra līkuma cerībā, kad ies uz leju, bet nesūda. Tā ir tikai cerība. Viss iet uz augšu. Un tā. Esam Tvišī ciematā. Vīna reģions. Tāds smuks kanjoniņš aiziet. Tā grunteni cerams beidzot beigsies. Tikko tika viena kamera man nomainīta. Pakaļa stīva paliek par bedrēm. Jā. Un pēc 300 metriem vajadzētu būt mūsu maksimājām, kurās cerams mūs uzņems. Pabaros, mazliet padzirdīs. Un te ir Vīna ceļš. Skaisti, vienkārši skaisti. Beidzot asfalts. Nu kā bija gruntenīte? Nu, normāli, tuvu, man liekas, 30 km. Nu kaut kā 30, man liekas, ka bija, jā. Nu, Wow. labi, jūt pirmās dienas. Šovakar mēs paliekam pie upes tādā kempingā. Gulēsim teltī. Tagad ir virtuvītē. Nopirkām vakariņām kinkaļus saldētus. Tā kā re, kur virtuvītē tūlītās uzvārīsim. Mājas vīniņu. Kur mums krūzītē ielēja mazliet. Nu, tā mēs te šonakt paliksim teltī, jo neko nevarējām atrast citu. Aigars pūš sev piepūšamo. Atradām tādu kempingu vietu pie upītes. Agit jau apstījās aizsūtīja lokāciju, tu riktīgi braucienu esot ar laivām. Un jā, piedāvāja te laivu izbrauciens, ko, bet nu, mēs jau kā sportisti no rīta mīsim. Tāpēc uzguļos līdz ledājam. Nu jā. Tā kā kaut kas ir jāizlaiž. Bet nu jā. Vieta tīra neko. Forši pie upītes, āra virtuvīte un jā. Viss notiek. Pirmais rīts pēc gulēšanas teltī. Tā mēs te izgulējāmies. Izskatās, ka atkal būs saulains un karsts laiks šorīt. Nekas tagad jāsavācās, jāpēt kaut kas un jāiet mīties tālāk. Diedelnieks. Draugs, jā, jau dabūja mazliet cīsiņu jau. Cūkas izgaiņājas. Pastrādājis Nu, no rīta. nāk brokastīs. Tā mēs te sēžam. Uztaisījām brokas, 10 uzvārījām, putriņa, maizīte, kafija. Skaists skats. Paēdīsim un dosimies ceļā. Ir otrās braukšanas dienas rīts. Tikko izbraucām. Kaut kādus pirmos, nezinu, 3 varbūt esam nominuši. Tagad iebraucām tādā smukā kanjonā. Pāri upītei. Wow! Vienkārši skaisti. Tāda upīte ir. Ceļš zem klintīm. Tā mēs te braucam otro dienu jau. Gandrīz 5 km nobraukti. Aigars kaut ko tur dara. Ko tā Aigars tur dara? Ieregulē beņķi, lai vaigus bišķi grib rīvēt. Aha. Pēc pirmās dienas var just kaut kādas vaigas. Nē, bet pareizi dara šito.
Vaļā laid, lai Jā. tur leju, jā. Viņš tādiem zobratiņiem. Jā. Ik pa laikam tādas ūdens ņemšanas vietas ir, kur var augstu kalnu ūdentiņu paņemt. Uzlaidām pa 9% kāpumu, tur no lejas bija tāds riktīgi garš kāpums. Priekšā tunelis, un tur tālumā var redzēt pašā tur ieplakā tālumā, kur baltie mākoņi, tur ir balts sniegs. Augšā kalnu sniedziņš. Laižam augšā. Tāda kalnu pārēja, smagi, pirmā ātrumiņa pa bišķim. Bijām tur pašā lejā, no pašas lejas. Un vēl mums jātiek ar te augšā. No rīta bijām tur lejā pie tās ūdenskrātuves tālumā tur. Tur tas tilts vēl bija pāri garām braucam. Jā, tur ceļš iet pa maliņu, redzēji? Sanāk tur ar pašu ūdenskrātuvu. Un tagad esam jau nezinu, kaut kur ap 1000 esam augšā. Bet nu vēl ir. Vēl ir un priekšā spīd sniegots virsūts, tas nozīmē, ka tur ir pie 3. Jā, tur sniegs tālāk. 3 stundas braucām augšā. Lejā 10 minūtes. Un tagad lejā 10 minūtes. Noriposim. Tāds smuks kamaziņš. Un tad mēs tur lejā un tad mēs gar upi braucam tur projām. Turienes nolaidāmies. Paēdām pusdienas un dosimies iekšā tur starp tiem kalniem. Govis te ir visur. Tāpat kā suņi. Ir pieēsts. Un diezgan grūti mīties sākumā. Jauns rīts, 13. jūnijas. Esam tikko modušies. Gaidām, tūlītās būs brokastis, lai var doties ceļā. Esam šonakt palikām pilsētiņā līdz Hetī kaut kādu laikam bija. Tādā ielajā. Ar mūsu viesnīciņa. Vakar labi pabaroja. Viss ļoti labi, skaisti. Lai šodien varēs doties tālāk. Kāds noskaņojums? Visi kārtībā, paēdīsim un rekur ir tālu, redzam, kāpnes iet, re? Tā ir taka, tur bija augšā, redzam? Jā, tur taka tāda, jā, kalnos. Vakar bija izgaismot, tumsā. Tur ir pirmais tālamā Svanetīs tornis. Te ir iekšpagalms, kur palikām. Tanī māņā gulējām. Vistiņas, bites, pīles, suns. Trešais rīts uz riteņa. Tikko izbraucām. Šodien mums pa tādu ielai apmēram visu dienu būs augšā lejā. Mēģināsim kāds 40-50 nomīt. Tad jau skatīsies, kā iet. Tiesimies, kas mums tādā mazā veikliņā ir. Viss kaut kas, bet nav pat saldējums. Vienīgo, ko gribējās, jā. Jā, viņam laikam kaut kādi basoli. Auss vien kustās ceļmalā.
Pirmie Svanetīs torņi jau ik pa laikam parādās. Skats ir skaists, jā. Sniedziņš priekšā. Jaunais draugs. Nu jau kādi 5 kilometri ceļa biedri. Nu, kā tev savs draudziņi, ko? Neskrien galīgi projām? Drīz vajadzētu būt, bet nu jau mēs labi ejam. Tā ir melēja, man liekas. Pie stājām atpūsties. Tāds trautiņš. Nu, 35 km nomīti šodien. Piestājām tādā vietiņā Paesti. Blakus vistiņas. Un tā mums tā atnesa zupīti. Oliņas no vistiņām. Tikko tautas salātiņas noplēsa. Tādā kādreiz bijusi viesnīca vai kaut kas tāds, jā. Līdz Užguļiem vēl kaut kādi, nezinu, 38, 37. Nu jau braucam ārā, man liekas, no beidzamās civilizācijas. Turpmākās dienas nekas baigi nebūs. Un tagad reka mums aizies lejā tāds celiņš smuki. Tur ielajā. Ripojam no kalna. Baigais pretvējš mazliet ir un stipri bremzējās. Smuki iet lejā. Vienīgā nelaime. Pēc tam būs jāminās augšā. Virzamies tuvāk Užguļiem. Man liekas, palikuši kaut kādi 19, 18 km. Jā, beidzam jau 20 km. Sākās jau pamazām gruntene. Cēlieni. Mums jauns draugs ir. Vecais pazuda. Tagad mums šitāds skrien līdzi. Hinkals. Braucam pamazām augšā. Iet diezgan smagi. Bet nu neko, cīnamies vēl kā daži kilometri un tad mēģināsim atrast, kur varam šonakt nobāzēties. Mūsu uzticamais draugs arī joprojām seko. Un tur no pašas lejas, no tās ielais apakšas mēs braucām augšā. Tāds serpentīniņš. Nu, ir pienācis vakars, 3. dienas. Meklējam, kur palikties. Tikām līdz kaut kādam beidzamiem ciematam, kas ir pirms Užguļiem. Un tāds necils ciematiņš, kur vispār tukšas mājas un neviens nedzīvo. Nevar saprast. It kā viena viesnīca ir, bet tur bija tāds baigais pritons. Tad mēs uzkāpām augšā. Šitien te. Tur tāda māja ir augšā. Re, kur jā. Ot, tur. Un tad tur ir istabas ar daudz gultām un jā. Kā saka, kaut kādā 8 eiro no cilvēka un var palikties te. Vienīgā problēma, ka mums jāuztum riteņi ar tur augšā. Uzbraukt tur nav iespējams. Esam veiksmīgi tikuši augšā mūsu naktsmājās. Izvadījuši nelielā tūrītē. Te ir tāds koridoriņš, virtuvīte.
plītiņa. Un te ir mūsu numuriņš. Un gultas ir tādas, kas ir piedzīvojušas jau nezinu no kuriem laikiem Staļina. Bet toties tas skats pa logu, nu tas ir skaists. Tas atsver visu. Tā kā jauni iespaidi, jauni piedzīvojumi tādā vietā. Ritenteņi, re, ka mums tur salikt ir mantas. Gaidam, ka mums uzceps hačapurī, mājas vīniņu. Un varēsim doties atpūsties. Šodien izdarījām labu darbiņu. Kaut kādas 54 vai 3 vai 4 nobraucām. Un līdz Užguļiem ir kaut kādi tur 17 jā, kilo. Ir ļoti, ļoti maz palicies. Rīt mums beidzamais lielais kāpums, 2600 jātiek augšā. Un serpentīns. Tur vajadzētu būt sniedziņam. Un tad jau ripojiens mazliet uz leju un būs sasniegti Užguļi. Palikšanas vieta. Baznīciņa maza. Kalna galā. Smuki kalni apkārt. Ceļa jauna viesunamiņa. Tur tālāk sniegotie kalni. Un tur Slaudz gotiņa. Tā ir mūsu mājiņa, kur mēs tā kā paliekam. Maza baznīciņa. Bet skaista. Viss sakopts. Vismaz baznīcā. Un tur lejā pa to ceļu mēs atbraucām. Un tad mēs stūmām riteņus augšā. Labrīt. 14. jūnija rīts. Esam gatavi startēt. Palikām aiz muguras tanī mājiņā. Tur kur stūrī, kur tas loks vaļā ir. Līdz Užguļiem kaut 18 kilometri. Un reku priekšā skaists skats. Nu ko, braucam augšā pamazām. Sniegs arvien tuvāk un tuvāk. Eka mums jau 3 pavadoņi ir. Un te ir skaists skats. Sniedziņš. Un tur kaut kur līdz viņam mums būs jātiek augšā. Esam kaut kā 2000 apmēram uzbraukuši. Tagad esam kaut kādā 2050 metru augstumā. Eka man aiz muguras tie kaut kādi 3000 ar sniegu. Mēs atbraucām reka no turienes man aiz muguras. Mūsu šīs dienas draugi, šits jau mums no vakardienas jau. Šitas bija nakts mājās vakar, kad piebraucām. Izdomāju, ka viņš ar mums. Un tad vēl kaut kur ir mūsu trešais čamps paslēpies. Kaut kādi 600 metri mums jātiek līdz augšai. Kaut kādi tur 5 viņķeļi laikam bija jāizmet. Pamazām, pamazām. Un jau pēc dažām stundām būsim augšā. Kājas mazliet ar piedzītes jau ir pēc tam dienām, bet neko. Pēc tam mūs gandrījums, kad izcīnīs to visu. Domāju, foršāk dzimšanas diena nevar būt. Vienkārši sevi izmocīt un tikt augšā. Trako serpentīnu vienu pievarējuši. Tagad mazliet čuču līdz nomiņš tā kā. Tikai nevaram saprast, pa kur būs jāiet vēl augšā. Kur tā pārēja, kuram kalnam. Kā vēl kādi 400 metri mums vajadzīgi. Tālumā nobraucam lejā un tad tur aiziet augšā, augšā un tur pašā augšā ir mūsu beidzamais kāpums. Tad mēs iesim rekur tur.
tur. Un tad beidzamais kāpums, kur aiziet uz augšu. Esam tikuši 2500 augstumā. Vēl mazliet. Kur tā mašīna. Tur ir augša. 2632 augstākais mūsu punkts. Šī ceļojumā varētu būt. Tur no tās pašas lejas atbraucām. Tur pašā. Tur mēs braucām mazliet lietiņš uzleja. Tur un tad te bija tāds rītīgs kāpums stāvs. Nežēlīgs stāvs. Bet tikām. Beidzamais piegājiens. Un varēs ripot lejā uz užguļiem. Mūsu ritentiņi. Vodam tur. Mazliet netīri. Bet nu. Buhanka. Smuki rāpjās augšā. Nu, drīz jau būs augstākā vieta. 2590 metri jau esam. Vēl kaut kādi tur 30-40 metri. Smagi metri. Te izskatās tā. To kāpumu jau nevar redzēt tā. Bet nu tur ir dubļi. Tad tu beidzamo gabliņu stūmām. Tagad varēs pabraukt, izskatās tādu posmu. Tagad bišķiņ, jā. Sniedziņš. Sniedziņš daudz. Sunīši mums arī saguruši. Guļ. Tā te skaisti izskatās. Un tur jau, kur tie divi kalni sajiet, tur ir augstākā vieta. Nu, ir 24. gada 14. jūnijas. Pulkstens te ir 2:25. Un mēs esam sasnieguši augstāko punktu Gari pāreju. Visu dienu braucām 11 kapekām kilometrus, gāja tikai vienīgi uz augšu. Kā saka, bija vēlnišķīgi grūti vietām. Atelpoties ir grūti, bet mēs to ar Aigaru izdarījām. Un tas ir baigi labā sajūta. Ja pa vidu bija baigi traki, tad tagad esi augšā. Ir pavisam aizmirst tās grūtības jau, bet tu esi kaut ko, kā saka, savā dzīvē pieveicis. Tā te izskatās. Beidzot mēs ripojam uz leju. Tas ir tik patīkam, kad tas ritens ripo. Atradām viesnīciņu. Kaut kur tur pie tiem torņiem varētu būt. Brauksim skatīties. Esam noguļos. Tur, kur tas tornis ir kaut kur pa kreisi laikam, tur mēs tā kā dzīvojam. Paliekam, šodien jau ir 15. jūnijas, brīvdiena. Jāaiziet mazā pastaigā.
Iziesim pa vienu no Užguļu ciematiņiem, jo te viņi ir vairāk. Tā viņi te dzīvo. Ikdienā viņiem te skola, kaut kāda ambulants neliela un daudz viesnami. Augšas uz Užguļiem. Šis laikam augšējais viņa ciemats. Tāda kaut kur. Tur kaut kur, jā, tur kur mēs dzīvojam, un tad tur vēl tālāk pēc tam būs jānokāp lejā. Bet, nu jā, tālāk maz zirdziņi. Tur pār kalnu sniedziņš. Viens ciematiņš, otrs ciematiņš, tur tālāk ir trešais ciematiņš. Tā te skaisti ir. Nedaudz jāpastaigājas. Mēs dzīvojam, kur šitas tornis ir. Ko mūsu old house saucās. Ja kāds grib kādreiz palikties. Skatījāmies Bookingā, viņam bija 9,4 labs novērtējums. Gults, protams, te visur ir pabriesmīgs, bet, nu, bija arī briesmīgāks. Bet, nu, tas ēdiens un apkalpošana uzņemšana ir vienkārši lieliska. Šitā te govis, šinī mājā dzina iekšā saimnieki. Un te viss jāiet jāstās, lai neiekāpt uz sūdos. Paliekam, mums ir kaut kāds šitas te lodziņš laikam, jā. Tas ir mūsu ciematiņš no otras puses. No lejas puses. Tur augšā bija tas, kur iepriekš bija. Te tieši te lejā. Tur būs vēl viens. Kā teica vietējā saimniece, kur mēs paliekam, jā, kad izdzīvot šeit nesot galīgi viegli. Kāpsim augšā šī tornī, izlaid uz jumta. Šaujam lūkas. Tā kādreiz viņi dzīvoja tādās. Aizsargāja ģimenes. Tad iet vēl augšā. Skaists skats. Tur lien iebrucēji. Esam uz tornīša jumta. Pa tādu tikām laukā. Un apkārt tāds skaists skats. 16. jūnija rīts. Esam atkal ceļā. Izbraucām no Užguļiem priekš kāds apmēram nepilns pusotras stundas. Kaut kāds 22 esam faktiski noripojuši no kalna lejā. Bija lietus, mazliet salijām, bet nu jau viss tā stāva, jā. Bet tagad ieraudzījām kartē, ka būs tāds viens labs pacēlums. Tagad mēs noripojām līdz 1,5 esam, jā, 1,500 un pacēlums atkal ir 1900 kapekām. Tā kā būs atkal mazliet ko pastrādāt. Vēl mazliet būsim tikuši augšā. Šeit pārējā
Izbraucām tikko beidzamo līkumu. Un tagad priekšā tāda taisnīta. Un tur jau būs augstākais punkts. 1911. Esam sasnieguši vēl vienu pārēju. Kaut 1911. Tikko pievarējām. Nu, nebija viegli, nebija šausmīgi smagi, bet nu... Bija tāpat pagrūti. Ar apstāšanās punktiņiem pa bišķim. Esam beidzot mēs tajā. Tikuši pie pusdienām. Jā, iepusdienojam kārtīgi, aliņu, augstu, varbaudu. Šašliks, salātiņi, zupiņi vēl. Karpulīšiem bišķi vidās kaut ko no sava. Kaut ko, jā, mājīgāk mazliet. Atradām viesnīcu ar tikko tepatās ap stūri. Tad jau iesnoliks riteņus, noskolosies un ies pilsētas apgaitā. 17. jūnija, rīts. Esam atkal ceļā. Dodamies prom no Medicijas uz Melno jūru. Kaut kādi 11 ir nobraukti. Līdz jūrai vēl kādi 185. Tā kā kāds 2,5–3 dienas būs droši vien, ka jāpabrauc. Priekšā Aigars ripo. Tāds mums tur izstāst. Tur tālu aiziet Smugara kalna malu celiņš. Tāda. Esam šodien kādi 40 nominuši. Laižamies lejā augšā visu laiku. Tagad piestājām tādā skaistā vietā, kanjons. Tur lejā upīte. Kā ir, Aigar? Nē, ir baigi labi, karsts tikai, bet tā nekā. Jābrauc tik. Jāminās, stājās. Nu, tieši tā. Ir 18. jūnijas. Esam ceļā uz jūru. 22 nomīti jau šodien. Diezgan labi ripo. Mazliet augšā, mazliet lejā. Un gar upīti. Sākās mazliet silts, pa nakti nolija. Bet nu jau karstums ir. Jau sāk pieņemties spēkā. Jā. Izskatās, ka būs karsta diena, mākoņu nav. Nu jā, es domāju, iziesim pēc kaut kādiem, jo es domāju, tur apmēram 20 kilometriem iziesim no kalniem ārā. Tad jau būs ļoti karsts. Kalnu upīte. Kaut kur priekšā Dambis laikam ir. Nu, tas jau varētu būt viens no beidzamajiem lielajiem kaut kādas kalniem. Jo tur ir ūdenskritums. Piestājas pie ūdenskrituma. Tāds diezgan paliels, priekš Latvijas ļoti liels. Tur vēl tālumā ir vēl viens. Mazāk. Laižamies lejā ar beidzamiem kalniem. Tādēļ ilgu braucienu esam sasnieguši civilizāciju Zugdi. Braucam iekšā pilsētā. – 19. jūnijas. Esam tikuši līdz jūrai.
Kur tur ir jūra. Bijām jau iepriekš piebraukuši pilsētā Potī. Nu ko, faktiski tūlītās mūsu velo brauciens noslēgsies, jo esam Batumī. Vēl daži kilometri līdz viesnīcai, un tas arī viss. Tāds izstās. Šodien cilvēku nav ļoti daudz, bet vakar bijām vakarā, jau tumsā jau izskatījās smuki, viss izgaismots un cilvēku daudz. Un slavenās statujas, kas Ali un aizmirst Nanī, kaut kā viņam bija nosaukums, kas griežās iet pa riņķi, un tad viņas tā kā sajiet kopā. Ko izmēģināsim panorāmas ratu, ceļamies smuki gaisā. Laižamies lejā ar gaisa vagoniņu. Batumī bijām uzbraukuši, apstīties visu. Pilsētu no augšu ļoti labi var saprast. Rādīšu jums arī. Nu, esam atpakaļ sākuma punktā, viesnīcā, kur mēs visu sākām gatavot. Riteņi mums ir sapakoti jau. Tiek pakoti čumadāni. Ko tu, Raigar, dari? Es te vēl kārtoju savu čemodānu vēl. Kāds pārdomas pēc ceļojuma? Labas ceļojums ir atšķirīgs, divas dažādas valstis, tā kā liekas sākums un beigas. Nu, tas jā. Nu. Vecā īstā Gruzija un jaunā neīstā Gruzija, jā. Kas ir Batumī. Tas gals ir pārpievojies. Tā kā tā, saliekam vēl beidzamās lietas un būsim gatavi. Es domāju, pietiksies. Un būsim gatavi doties mājās. Svinēt Jāņus. Jā, rīt jau pie Jāņu ugunskura. Jā. Tā kā tā, tas arī laikam viss.